Šodien Saeimas ētikas komisijā tika apspriesti lamu vārdi gan krievu, gan latviešu valodā. Tas gan nenozīmē, ka kāds deputāts debašu karstumā atkal būtu no tribīnes palaidis muti. Deputāti kā studenti klausījās savas kolēģes profesores Janīnas Kursītes lekciju par necenzētu leksiku. Turpina Zana Peneze. Saeimas deputāti šodien uzmanīgi ieklausījās savas kolēģis runātajā. Profesore un deputāte Janīna Kursīte lasīja lekciju par necenzētu vārdu izmantošanu. Kursītes lekciju gan neapmeklēja tie deputāti, kuri visbiežāk pārkāpj Saeimas ētikas kodeksā noteikto publiski nelietot aizskarošus izteicienus. Taču profesors teiktajā ieklausījās Saeimas priekšsēdētājs, kuram bieži jāapsauc nepieklājīgākos kolēģus. Gandrīz katrs no politiķiem sabiedriskā telpā pamanāmiem cilvēkiem, tā skaitā kultūras cilvēkiem, ir saņēmis pēdējos gados anonīmus vai neanonīmus, necenzētas leksikas veltījumus, tā teikt, no tautas. Lai aiziet, tad tur tas resnais mūlis, lai nostrādā dienu 8 stundas. Dusmīgie vēlētāji nav vienīgie, kuri velta lamu vārdus tautas kalpiem. Paši deputāti debašu karstumā mēdz cits citam uzkliegt un apsaugāties, taču nav gadījies vārds, kuru ēterā raidīt drīkstētu pēc 10 vakarā. Jāsaka, paldies Dievam, ka mēs Saeimā nelietojam tādu atklātu, neklasificētu leksiku, ja? Kā profesori atļāvās sistematizēt to. Taču mēs diezgan bieži balansējam uz tādas robežas, kas ir ļoti tuvu tam. Faktiski tādu leksikas brīnumu Saeimā nav. Ir daudz vairāk neveiklu un tādu neizveidotas valodas recidīvu, tāda primitīvāka valoda. To ir daudz uzkrītošāk, gramatiski visādas kļūdas, vai ne? Bet īpaši ar tādu, teiksim, tas ļoti reti gadās, kad uzzipsnī oriģināla izteiksme. Deputāte Sarmīta Ķikuste 5 gadus apkopo savu kolēģu spilgtākos izteicienus. Necenzētu vārdu gan tur nav. Ja politiķi savā starpā runā politkorektā valodā, protams, viņi viens otru saprot un saprot ļoti labi. Bet ja pievienojās, teiksim, varbūt netipiski izteicieni vai salīdzinājumi, tad tas pievērš vēl lielāku uzmanību, un šī sapratne, brīžiem varbūt ir vēl tāda pamatīgāka. Deputāti paši saka, ka parasti cenšas būt politkorekti un lamu vārdus nelietot, taču atzīst, ka aiz slēgtām durvīm apspriežot lēmumus pasprūk arī kāds necenzēts vārds. Zana Peneze, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Mana rīcība nav deputāta cienīga. Tā šodien žurnālistiem par savu bravūrīgo izturēšanos Latvijas pirmajā roka kafejnīcā sacīja Saeimas deputāts Arturs Kaimiņš. No pārējiem tik ļoti taisnību augstošais deputāts pats gan nebija gatavs atzīt, ka iepriekš melojas. Par deputāta rīcību šodien sprieda arī viņa pārstāvētā partija Latvijas reģiona apvienība. Akcija nosoda deputāta Kaimiņa šo rīcību, kas ir neatbilstoša deputāta statusam. Kādi konkrēti jūs definējāt to rīcību, jo tur jau bija pretrunīgas versijas? Mēs jums esam gatavi šo komentāru, mēs viņu nosodām, un vairāk nekādu tādu komentāru no frakcijas vairāk arī nebūs. Ja tā runā, tad es biju emocionāli nesavaldīgs tajā brīdī, kad notikās tie sekojušie apstākļi, par kuriem es runāju iepriekš, un tā bija deputāta necienīga rīcība no manas puses un visiem saviem vēlētājiem. Incidentā klātesošajiem. Es gribētu atvainoties par redzēto, piedzīvoto vai kaut kur lasīto. Vai jūs bijāt lietojis alkoholu tajā vakarā? Es ļoti atvainojos visiem par savu deputātu necienīgo rīcību. Nav atbildi. Es ļoti atvainojos visiem Jūs taču neatbildat. Kāpēc jūs neatbildat? Es atbildu jums, es vēlreiz saku, es atvainojos par savu jautājums bija, vai jūs bijāt lietojis alkoholu deputātu necienīgo rīcību. Kura tad bija tā necienīgā rīcība? Tā man emocionālais izvirdums par tiem apstākļiem, kas tur notikās.
Vēlāk kaimiņš tomēr apstiprināja, ka šajā vakarā bija lietojis alkoholu. Atgādināšu, ka 13. decembra naktī deputātu Arturu Kaimiņu aizturēja Rīgas pašvaldības policija pēc konflikta ar Rokkafejnīcas apsargu. Tūlīt pēc notikušā deputāts izplatīja versiju, ka apsargs viņam uzbrucis ļaunprātīgi, lai atmaksātu par deputāta balsojumu pret brīvdienu pareizticīgo Ziemassvētkos. Šodien kaimiņš atzina, ka gan apsardze, gan policija tikai godprātīgi pildījusi savu darbu un solīja atsaukt pret apsargu vērsto iesniegumu policijā. Pateicoties valdības atbalstītajiem pat labāk rotācijas lēmumu projektam, viņš tiks rotēts uz departamentu vadītāju amatu un uzsāks visā drīzumā, acīm redzot, savu darbu jau jaunajām. Viņam bija ietekmes lasās? To es nezinu, to jūs jautājat. Viņam pretrunīgas ziņas ienāk. Kāpēc viņš šodien šeit nav? To es nezinu. Tas tā tad ir jājautā arī Jakāna kungam. Viņš bija aicināts. Viņš pats ir tevis veikšana rotācija? Viņš ir paudzis savu viedokli, arī tā skaitā publiski, un tas ir viss, ko likums šī gadījumā prasa. Tā vēl viena lieta, ko vienīgais, kas laikam vēl piebilstam, Zalāns saka, tie, kas balsoja par deputātu, jārēķinās, ka viņš tur tiesāsies, un ja tur gadījumā atjaunā amatā ir par to kaut kādas bažas par to viņa tiesāšanu. Mēs esam tiesiskā valstī, līdz ar to tiesāšanās ir uzskatām par ļoti normālu parādību. Tiesa gan lēmumu par rotāciju praktiski neiespējami pārsūdzēt tiesā, atšķirībā no, piemēram, disciplīna. Es domāju, ka Vits jau šobrīd strādā ļoti konstruktīvi un sekmīgi Nelijas Iezdakovas vadībā, un es vēlu Vidam sekmes darbā arī turpmāk. Kad varētu laikam? Es domāju, jaunedēļu vai vēlākais 2 nedēļu laikā. Domāju šobrīd Nelija Iezdakovu, jo viņa ir ļoti sekmīgi iestrādājusies. Tiešām esmu apmierināts par Vidu darbu, pat labāk. Jautāšu arī oficiāli viņas piekrišanu. Ja viņi piekritīs tādā gadījumā, neredz šķēršļus, kāpēc mēs nevarētu virzīt šo nākamo kabinetu sēdi. Atgriežoties atpakaļ pie politikas, cik liels ir tavas ambīcijas kļūt par premjerministru? Tu viņš nedrīkst iet politika bez ambīcijām. Tas viņš, tā nevar būt. Tev ir jābūt ambīcijām. Tas ir viens. Ambīcijām vārdu labākai nozīmē, protams. Un ja tu esi aktīvs politika, tu attiecīgi esi politika, tāpēc, ka par tevi nobalsoja cilvēki. Tu esi ievēlēts par deputātu, par Rīgas domas priekšsēdētāju un tā tālāk. Un vienīgais variants, ka tu vari vislabāk, teiksim, izpildīt to, ko tu esi solījis saviem vēlētājiem, ko viņi gaida no tevis, tas ir ieņemt pēc iespējas augstāku amatu. Tas ir vienīgais instruments. Tu esi politika, tāpēc, ka tavi vēlētāji gaida no tevis. Bet tas nav tikai tāpēc, ka citi grib. Kaut kāpēc jau arī tu gribi. Nav jau tā, ka citi grib, ko tad es vai ne? Tā jau nav, vai ne? Tātad tu arī pats gribi. Katram ir attiecīgi savas ambīcijas. Ja tu esi, piemēram, partijas priekšsēdētājs, tad viņš nedrīkst piedalīties partijaskai dzīve, būdams partijas priekšsēdētājs, ja tev nav ambīcija kļūt par premjeru. Tad ej un ieņem citu amatu. Tad esi valdes loceklis, vēl kaut kāds, tad attiecīgi tad nodefinē tev savādāk. Tas ir viens. Un otrais, tā cīņa par vāru, cīņa par amatiem, tas ir, nav citu instrumentu, kā tu vari dabūt to, ko tu esi apsolījis saviem vēlētājiem. Premjers tu gribētu būt un prezidents? Patreiz vecums neļauj. Bet vispār? Jo mums vienkārši saka, daļa politiķi reiz paskaidroja, viņi saka, ka viņi par prezidentu negribētu, jo tas amats nav tā kā, tur viņi nejustos, ka tas viņiem ir interesants vai atbilstošs. Es domāju, ka par vecumu es atbildēju patreiz konkrēti šitā. Ne tikai tāpēc, ka man ir 308 gadi un es vienkārši nekvalificējos, bet, es domāju, ka, cilvēks, lai viņš varētu pateikt, ar veselīgām ambīcijām, ka, ja es gribu kļūt par prezidentu, ir, vismaz 50 plus gadi ir jābūt. Līdz ar to, lai man definētu savu attieksmē pret šo amatu, vēl ir kaut kādi 11 gadi. Tu šobrīd nedomā tādā. Es nav tā, ka domāju vai nedomāju. Protams, jā, prezidents, valsts prezidents, kas var skanēt labāk par šo amatu, bet, 38 gadi tas nav vēl tas laiks. Šodien ikvienā birojā, skolā un autobusu pieturā galvenā tēma bija Latvijas valsts prezidenta vēlēšanas. Saeimas namā valdīja nospiedoša gaisotne, jo nevienam no abiem kandidātiem nebija pārliecības, ka viņš tiks iebalsots.
Deputāti pa vienam devās pie balsošanas urnas. Pirmajā kārtā par Zatleru nobalsoja 43 deputāti, par Bērziņu 50, kas nozīmē, ka neviens no viņiem nav ievēlēts un būs jāvēl vēlreiz. Saeimas kuluāros jau izskanēja runas, ka otrā kārta vairs nav vajadzīga, jo vienotībai neizdosies nekad atrast 8 balsis, kamēr ZZS kandidātam pietrūka tikai 1. Tā arī notika. Otrajā kārtā ar 53 balsīm par Latvijas prezidentu tika ievēlēts Andris Bērziņš. Uzreiz pēc rezultātu uzzināšanas Valds Zatlers, kurš saņēma 41 balsi otrajā kārtā, izteicās, ka šādu rezultātu bija gaidījis. Bet šajā dienās Latvijā notikuši tik daudz politisku procesu. Tas ir tikai sākums. Protams, ir arī kādi signāli, kuri jāņem vērā. Tas nozīmē, ka balsošanas lektora tieši tāds, kā notika, nebija nejauši. Mēs skaidri redzam, šāds pat balsošanas šodien prezidentu. Un es domāju, no tām iespējām, ko Saeima reāli varēja izdarīt līdz vēlēšanām, līdz iespējamām vēlēšanām. Man ir šābas, vai tie darbi tiks izdarīti. Tiks attiecās gan uz Latvijas finansēšanu, kas attiecās gan uz vēlēšanu finansēšanu. Es domāju, ka šis nebija labs signāls tām pārmaiņām. Bet es pasakos visiem tiem, kas man atbalstīja, gan deputātiem, gan cilvēkiem, kas bija vēl Latvijā. Un es domāju, ka tas process, kas sākās sestdien, viņš turpināsies. Vai jūs nāksiet politikā caur vēlēšanu? Vispirms man jānostrādāja tas mēnesis, kas man ir atlicis, tikpat rūpīgi un kārtīgi, kā esmu darījis līdz šim. Tāpat tiks pieņemt likumu, tāpat man būs jāizsludina, tāpat būs jādod savu vērtējumu. Un vēl ir referenti. Es jūtos, ka jaunais prezidents Andris Bērziņš preses konferencē izteicās, ka oligarhi viņu noteikti neietekmēs. Ja kāds iedomājās, ka es sekošu kādam pavadā, kādam oligārham vai kaut kam tam, to jūs no manis nesagaidīsiet. To, ka es centīšos darīt vairāk, varbūt kā liekas ierakstīts tieši Saeimā vai atvainojos Satversmē, tas ir iespējams. Bet es nedarīšu neko tādu, kas būs pretrunā ar likumu un Latvijas valsts interesēm. Diemžēl šobrīd tā situācija tāda, ka jāmēģina ir visiem kopā atrast tie nepieciešamie risinājumi. Mēs jau varam runāt par tiesiskumu, stādīt dažādas plānas, bet tur ir reāli jārīkojas, lai tas tiesiskums uzlabotos. Un tur tie aspekti ir tiešām daudzi. Ne tikai viens, kad mēs ar kaut kā cīnīsimies pret kādiem 3 vai 5 vai pat 10, tur tomēr ir jāsakārto viss mūsu likumdošanas bāzi, jāstiprina acīm redzot visu tiesu sistēmu. Tā oligarhiem nav nekāds ietekmes uz šo Saeimu un Zatlers ir kļūdījies. Es varu teikt, izejot no savas pieredzes. Ja Zatleram ir cita pieredze, tad lai viņš to pasaka skaidri. Es jums saku skaidri un gaiši. Šajā te komisijā, kur es strādāju, es tādu ietekmi neizjūtu. Vēl krietni pirms Valda Zatlera uzstāšanās politiķi pagūva paust viedokli, ka šī prezidenta runa var tikai pasliktināt, nevis uzlabot izredzes tikt pārvēlētam. Pēc runas eksperts spriež, ka prezidents noteikti centīsies izpelnīties tautas simpātijas. Savukārt vairāku partiju pārstāvju uzsver, ka prezidenta domas sakrīt ar partiju programmās pausto. Latvijas Universitātes lielajā aulā aizņemtas gandrīz visas vietas. Prezidenta runu klausīties sanākuši deputāti, studenti, uzņēmēji, sabiedriskās domas vērtētāji, politologi, tiesu varas pārstāvji un citi. Runa gara, stunda un 15 minūtes. Pats prezidents pieļauj, ka garākā viņa karjerā, un ne visiem pa spēkam to noklausīties līdz galam. Pozitīvas dinamiskas lūzums nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā, Latvijas reģiona attīstība.
Runas saturs diezin vai mainīs politisko partiju viedokli prezidenta pārvēlēšanas procesā, tā min paši deputāti. Politiķi uzsver, ka prezidenta paustais sakrīt ar daudzu partiju programmās rakstīto. Mums kā opozīcijai saskaitīja 6 vai pat 7 lietas, kuras konceptuāli pilnībā sakrīt ar mūsu programmu. Ja? Tā kā no šī viedokļa, teiksim, ja prezidents arī taisās to realizēt, ja viņš būtu nākamais prezidents, protams, viņš gūtu arī mūsu atbalstu. Saturs ir interesants tādā ziņā, ka es dzirdēju kaut ko no Obamas, yes we can, mēs varam, es dzirdēju Medveģevis, kas rūpes par bērniem, kas arī labi, tas nozīmē, ka mūsu prezidents skatās, pa ko runā viņa kolēģi lielākās valstīs. Es esmu sekojis viņa darbībai un es dodu viņam visaugstākās atzīmes. Un es par viņu noteikti tagad balsošu. Tā runa bija ļoti, ļoti izsvērta, trāpīja visus svarīgākos punktus un apmēram tas ir tas, ko es arī gribētu Saeimā darīt. Kamēr vieni prezidentu slavē par vairāku svarīgu darāmo darbu uzskaitīšanu, politisko procesu vērotāji teica, runa nebija slikta, taču prezidents tikpat kā neminēja, kā šos darbus paveikt. Ja šī runa tomēr bija iecerēta kā tāda prezidenta vēlēšana kampaņas runa, kurā viņš tā teikt, kā es sapratu, centās ieskicēt tos jautājumus un tās tēmas, kas arī viņam varētu būt dienas kārtībā tā kā nākošajam prezidentam, tad tas lielais jautājums, manuprāt, ir tāds, ka tas konstitucionālais ietvers jau faktiski viņam no visa tā, ko viņš uzskaitīja, nedod gandrīz nekādas iespējas, ko darīt. Viņi absolūti nerunāja par to, kas notiek ar nodokļiem, kas ir viena no sāpīgākajām lietām šobrīd un kas ir sabiedrībā dienas kārtībā ļoti augsta. Un, ja runā tik ļoti daudz par ekonomiku un par fiskālo disciplīnu, tad šis jautājums pilnīgi tika ignorēts praktiski. Uzstāšanās kā prezidenta viedokļa paušana vērtējama pozitīvi. Arī iedibināto tradīciju tuvojoties prezidentūras beigām izklāstīt savu vērtējumu, eksperti vērtē ar plusa zīmi. Savukārt tieši šīs runas saturs varētu atstāt pozitīvu iespaidu uz prezidenta reitingiem sabiedrības acīs. Zandozo Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Cienu viedokli, bet kas notiks, ja šīs partijas, kas iekļausies, neīstenos to jūsu uzstādījumu par labu Latviju, ko paziņojusi ir? Līdz vēlēšanām vēl 5 mēneši un kā? Pirms vēlēšanām vai pēc vēlēšanām? Kaut vai arī pēc, Faktiski mēs kā sabiedriska organizācija nododam savu nosaukumu, emblēmu, gandrīz tā kā bērnu, un ļoti rūpīgi skatāmies, ko viņi ar to darīs. Un ļoti rūpīgi uzraudzīsim, kas tur īsti notiek. Un ļoti rūpīgi skatāmies, ko viņi ar to darīs. Un ļoti rūpīgi uzraudzīsim, kas tur īsti notiek. Vai jūs neatzīstat, ka tas tomēr tāds teātris ar kustību par labu Latviju, jo skaidrs, ka ir viens kampaņas veidotājs, ir viens ideologs, idejiskais autors, noformētājs un tā tālāk. Tur jau bija skaidrs šī simbioze, un kas notiks tālāk jau varēja paredzēt. Arī Aizbalta kungs nokomentēja šo Beleviča kunga aizgājināšanu no kustības, kur ir acīm redzams, ka tomēr šī partija vienalga kāda personā, bet ir pieņēmuši šo lēmumu, ka viņš nedara, jo viņš redz nederēs sarakstā un tā tālāk. Un tas nav teātris tomēr. Kustība šodien apvieno vairāk nekā 5000 dalībniekus. Tā ir ļoti liela organizācija, kurā ir apvienojušies dažādu partiju pārstāvi, bezpartijiskie, dažādu nozaru pārstāvi, liela daļa uzņēmēji, darba devēji. Tā skaitā, jā, mūsu partiju cilvēki arī ir, bet kas attiecās uz kustības droši vien vadības maiņa, tad es neslēpšu, ka es paudu viedokli kustības pārstāvjiem,